Čau, draugi! Šodien bišķiņ savādāks video. Sēžu pie galda ar lukturi. Un šis ir tas lukturis, ko es saliku no Angļa. Un ar mitrumu visu pārējo var redzēt, ka viņš ir, reflektors ir sabeidzies. Un iekšā vispār ir mitrums kā tāds. Līdz ar to jauksim ārā atkal lukturi. Domāsim. Visticamāk, ka es viņu vedīšu atjaunot. Kur es atjaunot, laikam es atradu vietu. Un kārtējo reizi jājauc ārā lukturis, lai gan lukturis būtu tāpat jājauc ārā, jo mana, kāpēc mitrums tiek iekšā, jo šeit tā blīve visa, kas ir, viņa nav, principā neeksistē. Līdz ar to būs nepieciešams jauns blīvējums. Un man ir viena ideja, ko un kā es viņu varēšu noblīvēt, jo ordināla gumija vairs nav pieejama, līdz ar to būs jādomā savādāki ceļi un veidi, kā to izdarīt. Bet tagad, mēģināsim tikt līdz reflektoram un reflektoru izņemt ārā un varbūt jau rītā vēst viņu atjaunot. Reku, kaut vai mašīna mitrumu jau nav redzējusi pāris mēnešus. Tāpat viss kondensāts, viss ir saglabājies. Ok, mani šī vieta neuztrauc. Bet šis, kas ir iekšā, mēģināsim ar salvetīti bišķiņ te pieskarties. Viņu notīrīt, manuprāt, nevar. Pats pelējums, nezinu, kas tas ir. Bet kaut kas ne tas, kam vajadzētu būt. It kā tālā gaisma varētu būt vienalga. Tālā gaisma it kā varētu vienalga būt tā ir, bet tas tomēr nav vienalga. Ļoti vizuāli neglīti. Tā kā jaucamies tālāk. Un šī blīve, viņa ir jāmet ārā. Te ir jādomā kāds cits labs variants, kā viņu smuki noblīvēt. Tā kā diezgan jautri. Šis nebija plānots, jo sākumā bija domājis, ka es neatjaunošu reflektorus, bet esmu tik tālu ticis visās jomās, ka man nav variantu. Tā kā būs diezgan dārgs šis viss process. Tas, ko es šobrīd daru, un ne tikai lukturi. Principā ar salvetīti tīrot, esmu dabūjis vēl šādu te defektiņu. Tā kā laikam šī vieta ir ar super kaut kādu maigumu jāiztiek. Negribās sačukrēt vēl vairāk. Labi, tagad jāatbūt šis ārā. Un jāsās, kas iekšā ar lēcas reflektoru. Protams, mājās skrūvējot man nav laikam 8 muciņa, lai atskrūvētu lēcu. Bet izstāsta, ka mitrums un hroms, tās nav divas tādas lietas, bet es domāju, ka atjaunojot arī šo, viņš arī šo atjaunos. Redzēsim, kas ir ar lēcu iekšā, ar lēcas hromu. To es gan jau vēlāk redzēšu. Un tad sapratīs, kas ir kas. Bet pagaidām šīs lukturis ir nosacīts izjaukts ārā. Un dzīvosim, redzēsim, kas ir kas. Bet izskatās drausmīgi. Pēc daudz un dažādiem komentāriem un ieteikumiem no maniem draugiem par to, kur lai ved atjaunot reflektorus, par labu izvēli krita Hroms LV, tāpēc iesaku arī jums, rezultātu jūs paši redzējāt, bet cilvēkam ir liela pieredze darboties ar hromu, un viņš strādājis ir ne tikai visādām metāla daļām, hroma atjaunošanai, bet arī Mercedes miglas lukturi, Forda veca miglas lukturi, Audi A8 miglas lukturi. Viss kaut kas ir taisīts, atjaunots, un patiesībā rezultāts ir ļoti labs. Mans patīk. Mēs redzam ļoti skaisti šī izstāsts pēc kaut kāda Audi A8 D3 sanāk, kas ir C6 brālis vecais. Manuprāt, tas ir D3, jā. Tā kā Audi 80 kupējas reku lukturi. Līdzīga situācija, kāda man bija.
Man varbūt nebija tik bēdīgs reflektors kā šeit, bet globāli pastamies, cik ļoti smuki te viss ir uztaisīts. Un, kā mēs zinām, tad meistari bieži vien arī augšējās austiņas mēdz apraut un saplēst visu pārējo šeit. Visi noņemts korekti, izdarīts darbs glīti un sataisīts. Tāpēc, draugi mīļie, ja jūs meklējat vietu, kur atjaunot chromu, mans gadījums un mana pieredze liecina par to, ka Chroms LV var uzticēties. Viņam ir arī Facebook lapa, kur mēs varam redzēt viņa darbus. Tiesa, netik bieži izstāsta, ka publicē materiālus, bet kopumā izskatās, ka darbu dara ļoti akurāti un daudz. Pasūtījumi ir tā kā varbūt var gadīties kādā rindiņā pastāvēt. Tāpēc nedariet kā es, kā pēdējā brīdī, bet piesakat, pazanat, apjautājieties, kas, kur un kā. Es savus lukturus pats biju izjaucis un aizvedis, bet jūs droši varat arī nejaukt ārā un vest pie viņa lukturus pilnā komplektācijā, ja tā to varētu teikt. Tā kā zinu, ka ar chromu atjaunošanu ir daudz dažādi kantori, pa visiem atrodam visādas sasauksmes, gan labas, gan negatīvas. Tāpēc saku ar savu pieredzi, cilvēks arī reku, kā mēs redzam, daudz dažādus audio lukturus ir labojis. Un rezultāts tiešām ir labs. Tāpēc, draugi, ja jūs interesē chroms un lukturu atjaunošana, vai arī kaut kādu citu detaļu atjaunošana, reku, Chroms LV var iet pasīties, ko viņi dara, kāda ir pieredze viņiem dažādos darbos, tāpēc vēl vienreiz un pēdējo reizi atkārtoju, ka šis ir uzņēmums, kuram var uzticēties. Es vedu savus super dārgos un retos lukturus, tika ar to galā, gaisma spīd laba un esmu diezgan apmierināts. Bet tagad atgriežamies tālāk pie video. Tāks, esmu pakaļ saviem reflektoriem atjaunotajiem. Ceru, ka būs labi. Teica, ka it kā nav nekas slikts, bet redzēsim, kā būs dzīvē iztīsies. Labadiena! Ielauzos jums te iekšā. Nē, atvērto duru dienu. Atvērtos sveiki. Ervīns vēlreiz. Tāds, kā izskatās mūsu dzīvi. Šādi viņi izskatās. Pat nav jāpako vaļā. Smuki. Tas ir alumīnijas, viņš ir jūtīgs pēc pieskārieniem. Jā, es atstāju pirkstu nospiedumus, kurus pēc tam nevarēs notīrīt, tāpēc... Jā. Kā vispār šādi te reflektori, viņi grūti atjaunojās vai vienkārši tur iekšā jau tā mazais reflektoriņš tajā konusiņā iekšā, viņš jau, manuprāt, jums ir diezgan problemātiski tādu dabūt gatavu. Kāpēc? Viņš slēgtāds tas? Skaidrs, domāju, šī varbūt tāda vienīgā mašīna ar tādiem dīvainiem Nē, ar šādiem, tieši šādiem te. Mums ir pirmā, bet ir līdzīgi. Viņš ir tā visām mašīnām prašiši tādi. Šodien atved mums interesants reflektors. Ir kā Audi 80, bet S2 ar lēcām. Spriežam, ka ir kaut kāds amerikāņu variants ar pārslēgšanu uz Eiropas un amerikāņu gaismu. Dabūjuši mitrumu, galīgi nogājis. Viss spožais pārklājums, atlupuši, izskatās bēdīgi. Un arī tuvās gaismas glāzītes ir jau matētas, izdegušas. Skatīsimies, ko mēs varam te palīdzēt. Nu ko, draugi, laiciņš ir pagājis, bet man atpakaļ ir smuki restaurēti reflektori, gan iekšā lēca, abās divās, un plus vēl šeit viss. Smuki bija pie Chroms LV, aizvedu, sataisīja un esam gatavi likt atpakaļ lukturus. Man jau mašīna principā gatava, gaida mani, bet atliek tikai salikt šo visu tādu piņķerīgāko lietu. Un piņķerīgākā lieta ir tāpēc, ka man ir uz grīdas mētējas gumijas, Lego, bet gumijas, kāpēc gumijas? Jo šī izrādās ir liela problēma. Gumijas jaunas dabūt nevar, butilu likt iekšā īsti pareizi nav,
Un visas gumijas ir pusdzīvas. Un lukturim pats svarīgākais ir hermetiskums. Un man tā ir liela problēma šobrīd. Man principā esošās gumijas ir metamas. Dabūju šīs 3, būs vēl viena. Un no visām gumijām jāatrod viena dzīvotspējīgākā. Nu, vismā 2. Šeit mums ir lukturi. Kā jūs redzat, šis izskatās visiedzīgākais. Tāds spīdīgs, tīrs. Labi, tīrs tāpēc, laikam, ka es viņu arī mazgājis. Tad ir šis, kas ir noņemts no angļa. Pasažiera puses. Un šis ir mans vecais pasažiera puses, kas nav sasists. Tad šis bija anglis sasistā puse samainītā. Šis ir pretējais puse. Un šis ir manējais. Un, principā, es gan jau, ka domāju, ka es jāliek abi divi šis stikls un šis stikls, jo viņi ir abi divi no vienas tā kā komplekta. Ja man liekas, ja es likšu šo lukturi stiklu, būs baigā atšķirība. Lai gan šeit gumija šķiet, ka, nu, reku, pa vidu viss ir melns, protams. Bet šī gumija izstās dzīvotspējīga, bet es viņu noņemt nos nevaru. Viņa ir pielipusi, vienkārši noņemt nos no stikla nevar. Tāpēc, principā, laikam jānomazgā šis viss lukturis, jāieliek atmiekšķēties, jāstās gumija. Nu, sliktākajā gadījumā, ja neatradīšu iedzīgu gumiju priekš šī stikla un šī stikla, tad jāliek šis stikls. Bet, nu jā, nezināju, ka būs tāda problēma, jo jaunas gumijas nevar dabūt. Lietotas, kā jau jūs redzējāt, kādas man ir, un vecās gumijas ir nederīgas. Tā kā diezgan bēdīgi, bet nu redzēsim, kas no tā visa sanāks. Tad nu ņemšu tīrāko stiklu, jāliek kopā lukturis, jāņem reflektors, jāpiemeklē kāda no šīm gumijām, kas man derēs. Ceru, ka būs kāda iedzīga. Uz grīdas stāv šie te korpusi. Tad, nu, jāliek visu kopā. Nefilmēšu likšanas kopā procesu, bet man bija arī problēma ar šeit. Man saliktas jaunas tās zvaigznītes visas. Šeit gan, jā, 3D izprintētas zvaigznītes, jo man nebija. Un, manuprāt, ka man reku 3D uzlikta ķepiņa, austiņa. Tā kā, principā, izmantoju savu veco korpusu un angļa korpusu atstāšu rezervei. Tā kā redzēs, kā nu būs. Bet kurā gadījumā paldies Chromam. Chroms LV jums vajag restaurēt, atjaunot reflektoru. Braucat pie čalīša, izdarīs savu darbu labi. Ņemot vērā, ka lukturi ir tā būtiskākā lieta. Labi, tagad paliks gaišāks visu laiku, bet anyway, tāda lieta jums noderēs. Reku, ja mēs pastamies, reku, viena gumija ielikta, cik viņa ļoti dziļi ir iekšā. Un reku, ir otra gumija ielikta, viņa ir ārā. Tātad šī gumija izstās bišķiņ tāda dzīvāka. Viņa vairāk piespiedīsies un vairāk uztaisīs šo vakuumu un mitrumu cauri nelaidīs. Atkal šī gumija, viņa tāda izstās padzīvojusi un tik ļoti labi varētu pat arī nenoblīvēt visu, ko es gribu. Jo viņai vajadzētu bišķiņu zāru būt, tādai pufīgākai. Tā kā izstāst, varbūt, ka šim lukturim varbūt pat nāksies meklēt citu gumiju, cik no citu. Man jau nav daudz variantu. Bet pasažieru pusē izstāst gumija tā tīri dzīvotspējīgi. Un ņemot vērā, ka šīs gumijas teorētiski no rūpnīcas nāk ķipā universāls, viņiem nav labā un kreisā puse, tad viņas tagad tik ļoti to formu ieņēmušas, ka viņas sanāk, ja labā vai kreisā puse. Un kas ir vēl interesanti, izskatās, ka viņas no rūpnīcas nāk jau līmētas un grieztas. Es nevaru vairs atrast vietu, kur te bija. Reku, ir griezta jau un līmēta no rūpnīcas. Interesanti. Viens lukturis salikts un izstāsta diezgan bēdīgi, tikai tāpēc, ka šī apkārtējā daļa ar viņu nekas netika izdarīts. Un šī ir tāda plasmasa, kuru arī teorētiski vajadzētu nohromēt vai uztaisīt jaunu smuku glītu.
Bet, diemžēl, viņa būs šādā. Un tas, attiecīgi, lukturim padarīs ne tik ļoti glītu izskatu. Ai, vot izlums. Es kā nesaprotu, viņiem tie jābūt ķepiņām vajadzētu būt, bet šis baigs staigā. Šīs vietas baigs staigā, šeit viņam bija smukas ķepi, nekas te vairs neturās. Jopcik, labi. Strādājam tālāk, bet izstās jau afigēna. Nu, ko šādi izstās, principā salikti lukturi. Izskatās diezgan ok, nepatīk šī daļa, tā plasmasa. Un, labi, šim lukturim vēl ir ok, šim lukturim izslikti. Un es tagad domāju, man stāv garāžā rezerves no Angļa. Varbūt jāpaņem viņš un jāapsās kāds ir. Jo, ja nē, man it kā teica, ka tipa čalīts var nokrāsot, bet tas jau jāhromē. Es negribu hromēt atkal, tas nozīmē, ka man tā mašīna vēl ilgāk stāvēs un paliks kaut kur LR-atā. Bet šis man nepatīk. Un jāšķirās, protams. Lai gan teorētiski, ja šī daļa ir no Angļa un viņa ir ok, tad šai daļai, šī daļa man no oriģinālās mašīnas, no manas mašīnas. Tātad samainīšu šo no Angļa un es domāju, ka būs labāk. Vot kā es darīšu. Šitā. Nu ko, jau ir vakars. Pa dienu liku lukturus, tagad jau ir vakars. Un es paņēmu no donora otra Angļa šito daļu. Likšu virsū šīs tās bišķiņ labākā stāvoklī. Es sākumā sarunāju, ka man viņu nokrāsos, bet tad man paskaidroja, ka šī vieta vispār ir hromēta visa arī. Un, principā, atliek viņu hromēt, ja tu gribi viņu smuku. Ņemot vērā, ka es hromēt viņu negribu un man nav laika vairāk, tad, attiecīgi, likšu tādu, kāda ir. Gaisma diezgan sūdīgas, atvainojos. Bet, šīs ir labākā stāvoklī nekā tas, kas man stāv virsū. Un, burtiski, pirms kāda brīža man atveda gumiju. Un šī gumija, reku būs labāka gaisma, bišķiņ, šī gumija jau pēc taustas ir krietni mīkstāka, un viņa vēl nav ieņēmusi formu, viņa pasies ir apaļa smuka, viņa vēl nav formas. Ja mēs salīdzinām, reku man stāv, pieņemsim, šitās gumijas, te jau pieņemsim, mēs redzam, ka forma, reku, te ir līkums, jau ir ieņemta, principā, viņai jau ir sava forma, un viņu savādāk neko, un šī pēc taustas jau tāda cieta, arī netīra. Šeit man šī gumija ir mīksta, un pasiet pēc formas viņa nav vēl ieņēmusi baigi, viņa stāv kā gribat, viņu var apaļu uztaisīt. Pretī šo, tu baigi vairs nekādu apaļu neuztaisīs. Viņai jau savu formu ir, principā. Tā kā liekam virsū šo gumiju otram lukturim un liekam šo plasmasu. Un vajadzētu būt baigi labi. Gaisma ir briesmīga, bet lukturi ir salikti. Domāju, ka jūs slikti kaut ko redzat vispār. Bet, lukturi ir gatavi, tagad ir 11 vakarā. Tā kā reku man ir 3D printētā ķepiņa. Uzlikta, stikli tīri, lukturi izskatās līdzīgi. Tā kā tā. Ar šo pagaidām beigšu, gan jau rītā vēl kaut ko piefilmēšu dienas gaismā. Tā. Nu ko, reku lukturis. Gatavs, smuks, spīdīgs. Nenomest viņu. Un iesim mēs šeienī. Kā mums tur viss ieies iekšā un viss būs ļoti glīti. Apakšā vēl restītes. Tā kā jā, principā reku lukturis. Tagad principā viņi varētu kaut kur smukāk nolikt. Noliksim, es domāju, ka viņi te
diskiem. Nu, šādas mums saules gaismā var redzēt. Domāju, izstāsta diezgan labi. Spīdīgs reflektors, viss. Tā kā atceraties Chroms LV. Man palīdzēja šo skaisto darbiņu uztaisīt. Izstāsta ļoti labi. Protams, stikls pats par sevi, nu, kāds viņš ir, bet nu neko darīt tā dzīve. Nu, un tas šis smukais lukturis ies iekšā šajā pusē. Pat interkūleris viss ir melnā krāsā. Lūpa. Tā kā jā, būs skaisti. Gaidīsim tikai haube. Viss skaisti. Tā kā lukturīši. Tā kā jā. Labi, beigšos te filmēties, tā kā lukturu sērija beigusies. Visi gatavi, liks iekšā, un tā jau nākamā sērija, kad mašīna būs gatava. Tā kā tiekamies kaut kad vēlāk, kaut kur vēlāk. Un paldies Chromam vēl vienreiz, tā kā jums vajag atjaunot reflektors. Zinat, Chroms palīdzēs. Un man jau tagad īstenībā, kas ieliku Instagram storijā savā privātajā profilā, man jau raksta, kur kas kā. Tā kā, ja vajag, droši griežties pie Chroma.